šie tās garīgās prakses, viņas ir uz tādu mieru tendētas. Tā kā, tu meditē, tu nomierinies. Un māksla praksa bieži, it kā arī es runāju par mieru, bet viņi var būt ļoti stresaini un tu esi pārstrādājies un tad pēc tam tev vajag garīgās prakses. Man šķiet, tur ir tas potenciāls, jo visas tās prakses, pieredzes, ir tā dvēseles tumšā nakts vai tas varoņu ceļojums, kad tevi iemet ledus augstā upē vai kaut kādi tādi dzīves satricinājumi, kas ir tas garīgais ceļš. Tur tad es tās līdzības saskatu. Ir darbi, kuras tieši meklēju bet satiekos tādu kosmisku mutuļošanu, kā tu saki. Es tieši domāju par skaņu, ka man vajadzēja noraksturot Reinim, ko taisīt, tad tā skaņa, man atnāca tādi vārdi domas, kad kā skanēja visums pirms jebkas tika radīts. Kā citi mākslinieki, piemēram, kā viņi veidoja savu praksi, no kā viņi veidoja tās gleznas, kas dažreiz sauc par tādiem garīgiem darbiem, vai ar atsauci uz garīgo pasauli. Un vistuvāk es, man liekas, varu nevis salīdzināt, bet redzēt kaut kādas atsauces. Bija tāda kustība Desert Transcendentalists Amerikā un arī George O'Keeffe. Ir vēlme attēlot sajūtu vai kaut kādu stāvokli, un man šķiet, tas nav abstrakts. Bet reizēm ir vēlme tieši darboties caur līniju, caur žestu, caur triepienu un atteikties varbūt no tādas nosacītās realitātes attēlošanas. Jo arī tā meditatīvā telpa, kurā es vēlos nonākt vai ko es attēloju, savā ziņā ir reāla. Reālāka par tādu vienkārši ekspresiju. Ir tendence uz abstrakciju, bet es neesmu pats apmierināts ar to rezultātu. Man ir vajadzīga kaut kāda tāda ievirze vai kaut kāda tāda kopsajūta, ko es tur attēloju. Jo tas pastelis, viņš atļauj būt daudz spontānākam. Tādā ziņā, kad ir krītiņš un ir papīrs un ir roka. Tur nav vajadzīgas otas, kaut kādi terpentīni, lakas. Savā ziņā ir intuitīvāks tas process, jo es strādāju pirkstiem un tas mazais formāts arī atļauj būt tādā mirklī, tādā uzplaiksnījumā. Bet reizē man tas tieši tā pasteļa tehnika ierobežo, jo kaut kā, viņš ir birstošs, nevar baigi slāņos strādāt un tā ekspresija ir noķerta, bet man ir vēlme to paplašināt to telpu. Un ar eļļu vai akrilu es varu iedot dziļumu. Man liekas, tas ir arī vienmēr interesanti, cik daudz no savas dzīves mākslinieks iegulda tajā praksi, jo man liekas, kad mēs runājam par āta darbiem vai par citiem darbiem vai māksliniekiem, ko es pieminēju, tas ir tomēr tā ikdienas prakse. Man liekas, ļoti arī kaut kāda ziņa tāda intīma prakse. Jo tu parādi gan savas pārdomas, gan tā, ka tu sajūti to pasauli, pilnīgi nebūt pārliecinātam, vai citi cilvēki varēs to pašu saredzēt. Bet jūt, kad uztaisot lielo darbu, tas mazais darbs, viņš tā kā atlaižās. Viņš ir realizēts, un tad viņu var palaist. Kamēr viņš ir tādā nosacīts skices formātā, man sajūta, ka viņš vēl nav izteikts, vai viņš vēl nav piepildīts. Tas ir ļoti iespaidīgi. Kātis, mēģinot veicināt savu pašu labbūtību, viņš arī nodod to tālāk cilvēkiem caur mākslas darbiem. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, par to svarīgi zināt, kad tu skaties uz tiem darbiem. Tas ideālais droši vien ir, kad vienā brīdī jau ir pilnīgi vienalga, ar ko es strādāju. Eļļa, pastels, akrils, tuša, man, piemēram, ļoti gribas pamēģināt uz zīda gleznot. Man tur vēl vairāk, tā plūšana. Es domāju, tas raksturs, jo kādā ziņā es meklēju arī tos, kā attēlot tos procesus, kas notiek dabā vai iekšā. Visādas sulas tur kustās un enerģijas, un tad meklēju to materiālu, kas visvairāk tajā brīdī man palīdz
pietuvoties tam procesam vai sajūtai.